Labrīt. Jauna diena, jauns starts. Šodien plānā pieķerties šitam beidzot. Kā jau redzat, visas detaļiņas pa lielam, visas saliktas, sakrāsotas. Kaut kas te ir, kaut kas te gan jau nav. Man nav īsti ne mazākās nojausmas, kā te vispār kaut kas nāk. Jo reāli pirmā reize redzu Nissanu širādā stāvoklī. Šodien plānā ir salikt kaut cik piekari, savilkt bremžu šļaukas, degvielas šļaukas. Gribētos reiku bišķi satīrīt, uzlikt to arī virsū. Redaktori arī mums ir, tur, ja nemaldos, ir vāki jāsamaina vietām. Neesmu lietas kursākās ar patiecībām, bet gan jau ka laba. Pieņem, ka valdes kaut ko izdomājas. Pa lielam, cik mēs varam, tik mēs darīsim, vai nestrādājam? Jā, gatavs. Smērēties. Savus gļumos cimdiņus uzvilcis. Pieskaņoties. Eju cauri detaļām un atradu šķiet diezgan svarīgu switch panelu. Pa lielam tās mums arī ir mērķis. Raziņ, kāds secinājums? Jāuzzina bosam Valdī. Redaktoriem vākus vajadzēja samainīt tikai. Un man jautājums, kāpēc vajadzēja vākus samainīt? Tāpēc, ka vienā ir bloķis, otrā nav, vai tāpēc, ka vienam vajadzēja būt samatinātam un vai tam samatinātam vajag otru vāku uzlikt vienkārši, kas ir 4 špiļkām. Redzēs, ko atbildēs. Tad es pateikšu, dā, viņi neviens nav samatināts. Jā, šobrīd abi divi ir LSD. Nu, I assume. Neesmu speciālists. Bet... Nu jā, mēs kā nenīsanīsim. Mēs tikai metināt mākam bišķi. Nu, ja to mākam, zinām, kā tas jādara. Šitam bija šitās uzraksts. Nereāli kruta, laikam tas ir. Varbūt mēs esam kaut ko dārgi sabojājuši šobrīd. Neko vispār neesam sabojājuši, ka atskroja vāku. Nu, šo blīvu varbūt sabojāju. Nu, vot. Bet es neesmu iedzinājies baigi, kā viņam viņš... Iekšēji darbojās. Kā tas iekšēji darbojās, jā. Ja kas mēs esam sametināti? Vienkārši nav jēgas metināt, jo kā vajadzētu būt, ka viens tāds stāv, kas ir sametināts. Boss atrakstīja. Tam, kurš ir izkauzējis, vajag uzlikt 4 skrūvju vāku, lai viņš pieskrūvētu. Un pēc tam tu viskauzo kombinēsi ar metinātoru kaut kad nākotnē, bet šobrīd vajag uzlikt viskauzo bloķi ar 4 skrūvju vāku. Labrīt. Priekšnieks ieradās. Priekšniekam kaut kas tā kā man Austrijā izskatās. Tu muti dabūji. Tu nebija dabūjis pa muti. Kā bija? Dažreiz vajag. Amīši iemesti un pusrāpus 2 skrūvēm uzmest. Nu, kaut kā tā. 1, 2 un aizmugure arī ir puslīdz salikta. Bremžu diski būs jauni. Pārlasīts bremdītes, tur viss būs kārtībā. Bet pa lielam, jā, piekara ir vietā. Nu, protams, tur ir vēl viss jāņem nost, gan jau, bet idejiski, jā. Kaut kam jāuzsūt vēl buksītes, kaut kādas tur siriņas, ne, bet šarnieri jāpamaina. Bet globāli viss ir mokapots, samērīts. Tā kā idejiski jau varētu nolikt uz riteņiem. Kārtīgi fitmentiņu. Te gan priekš manis atspēri druski par lielu, par augstu. Gribētos kaut ko zemāku, bet nu atļausim Valdim papriecāties arī pa bestiņiem. Tā, nu ko? Liekam kopā Nissanu. Bremžu slaukas, hell, paldies, Trackday LV. Viss skaisti jauni pirksti būs te mums. Tos, protams, nevar tik viegli vairs nopirkt tā uz sitienu šodienā. Interkārā nebija, apē bija 2 palikuši uz vietas. Te tiek vilktas bremžu trubiņas.
Ir smuki oriģinālajā vietā, viss skaisti, pēc gostiem, jā. Tālāk mums ir vēl kāds bremžu trupu, viena jau ir šeit, trojņiks, maucam otru, te ir aiziet, skaisti. Foksīs ir... Viss ir pēc bībeles. Neatceros. Nu, anyway, te tā ir. Un foksīšana izdūra aci ar trupu. Jā, es iedaru kreisajā acī. Tāpēc tāds nav priecīgs vairāk, jā. Bišķiņ mono redze. Tātad mums ir pa lielam gaidāma un zināma lieta. To sauc par kurvu. Tā valcē ļoti skaisti uzvalcējis. Jā, baigi labi sanāca uzvalcēt. Kas tur trūkst, jūsuprāt? Kas šeit trūkst? Kam šeit būtu tā kā jābūt, lai šo pievienot tur? Droši vien šitiem. Viņu sauc Polijā pa kurvu. Roči aizmirsām. Nu, ir jāgriež gals. Es nevar no otru galu štuceru uzlikt, ja ir aizmirsis uzlikt štuceru. Nu, ko, tagad bišķiņ kaut kur pastiepsim bišķiņ. Mošņiem notirgos kādam to trubiņu. RRA. Nokrāsos melnu ar baloniņu pa 200 eiro aizies ir. Labi, es redzu, tu tur vari bišķiņ izlocīt. Protams, ka tur visur pietiek tas milimetrs. Saigies, paldies Dievam, nav tik crazy. Foksī, tu to štuceru nevies. Ir. Sapies! Nē. I know my shit. Tātad šodien šis neliels progresiņš ir uzvilktas 3 trubas. Ieskrūvēts, kurjām jābūt. Pa lielam priekšai bremzes sakārtots. Tas te viss skaisti. Šo mēs vēl restaurēsim vai citu vēl pieskrūvēsim visticamāk. Šitais jau esot no donoriem, kas tur bija pieejami labākais izskata ziņā. Okay. Tā kā tur būs jāuzpūš hamerīti pret rūsas krāsa. Hamerīti būtu tieši uz rūsas virsū. Anyway, Henrijs mums liek iekšā radiatoru Nissanā. Tas ir liels nopietns radiators. Viņš tur uzreiz laikam nedara. Viņam bija jādara. Nu, daudz kam bija jādara šai mašīnai, kas nedara, tā kā šis laikam nebūs īsti argumentējams. Tādā ziņā, jā. Bet viņš ķipa Nissan radiators, kā viņš neiet iekšā. Viņš tur ir pa tūlu kaut kas te sametināts vai salaisīts vai pa mazu caurumu. Viņam vajadzētu būt mazliet tālāk no tā lada. Anyway, tā kā jā, radiators būs nopietns Nissanam. Gribētu tos teikt diezgan overkill, bet labāk nepārkarst, kā saka. Labāk nepārkarst, jā. Skatoties, ka ziema vairs nav. Ziema vēl būs. Mēs paspēsim līdz sniegam, kā saka. Mēs nodarbojamies ar sāntehniku joprojām. Tātad priekšēji bremzes ir sajūtas, Reka Roberts var nofilmēt. Es tur mēģināju kaut kā baigi smuki uztaisīt. Sanāca? Kaut kas sanāca. Sanāca smuki? Cerams, labi. Ka strādās arī. Strādā. Tam būtu. Vajadzēja strādāt. Kā podojiem. Viss ir pēc bībeles sarūts. Pēc palicis ir un dupsi aizlikt bremzes. Tad mēs ņemsim no šitienes un vilksim tā trubiņu pa šeieni. Un tad viņi aizies šejienā, un tad mēs atdām. Pat stoku stiprinājums, kas ir bijuši kastītē saglabāti. Tur, kur bija vietīte, tur es ieskrūvēju stiprinājums, lai saprastu, kā tas būs rautīgs. Viņi ies te. Un te viņi savienosies ar treigabalu. Trežuburs, es nezinu. Savienosies ar treigabalu. Viens aizies uz labo riteni, un otrs aizies pa teieni kaut kur uz kreiso riteni. Joprojām sāntehnicis. Mēs šodien Henri izzinājām vienu lietu, ko mēs visu dzīvi atcerēsimies. S14 Viperblades izmērs. Pusmetrs. Katrā pusē pusmetrs. Abās pusēs vienādi. Tas izklausās ļoti fucking daudz. Tā kā... Kopā metrs. Uz S14 ir metrs ar šotkām. Plus vēl aizmugurē. Pusotras. Gan jau pusotras. Pusotras mēs ar šotkām.
Nu, beidzot viens tāds svarīgs mērķis ir izpildīts. Bremžu trubiņas ir savilktas. It kā liekas, šitā visa fona tāds piliens jūrā, bet, nu, mašīna ir bremzes. Viņas potenciāli strādās. Arī uz aizmuguru trubiņi iet un aiziet trejgabalu uz abiem riteņiem. Un tad viņi aiziet arī uz otru riteni. Nu tā kā es sākumā stāstīju, tā arī ir. Tā arī viss ir uztaisīts. Nu ko, jauna diena. Ziema vēl nav sākusies. Nav, ziema vēl nav. Nav. Same. Bet Nissan ziemas top. Ziemas Nissans top. Foksīs mums ir iespējams vienīgās polturēna detaļas šajā šasijā. Jā. Pārējās ir oriģināls. Tas būs netipiskā vietā Reikai. Reikā. Rekords smuki. Stūrs mehānismu. Viena ir uzlikta, otru vēl jāuzliek. Šādi iztīsies. Nu, parād, kā tu to dari. Tātad. Paņem lubrikantu, ja? Jā, tad mēs paņemam rokās buksīti, un lai viņa nečīkstētu, mēs iesmērējam bišķiņu ar grīsi. Nečīkstētu, lai vieglāk uzlikt, bet, nu, Reikas tās bukses tāpatās ir diezgan viegli uzlikt. Un šeit bez lubrikanta nekā. Nu, noteikti ir, kas arī neizmanto, bet, nu, tas jau būtu tā baigi nepiedienīgi. Šodien arī uzvilku jaunas Black Leather cimdus, starp citu. Bišķiņi bija žēl ar to lubrikantu, viņu sasmērēt, bet, nu, tāda dzīve, tomēr strādājam servisā. Darbnīcā. Darbnīcā. Lāsīte ir uz augšu. Tāds apgaismojums prasās, ja? Nu, savādāks, teiksim. Un tu zini, ka tev Reikā ir mazāka lufta nekā oriģināla. Reikā ir mazāka lufta nekā oriģināla? Ar šo. Nu, jā, protams, tas ir noteikti. Es pat domāju, ka pat var just, kad viņas nomaina pret vecām gumijām, uzliec tās poliuterānu, un tad tā ir labāks feel. What? What? Santehniski. Tas nav tas pēc kā tas izskatās. Pipe job. Carpenter. Carpenter. Šies varētu iet netīšām te Nissanā trāpīt. Ferrari red ieskrāpēt, tas būtu labs, jā. Labi, ok, jā. Degvielas šļaukas aiziet jaunas, lai nebūtu... To nepietiks, ne? Es sāku domāt par to, ka jāuzbūt... būs jāņem rokās rulete. Nu, pagaid, bremzēm tu jau vilki, tu aptuveni zini, cik tur bija. Nu, kaut kur plus mīnus 3,5 metri. Jā, nu, rulī laikam ir cik 10? Es nepastījos uz iepakojumu, cik 10 jau te nav. Iztās pēc, kad ir 5. Varētu būt, ka 5. Nu, tieši pietrūks metrs. Es domāju, ka es vienu līniju izvilkšanu, tad, nu, patīsies, kas tur notiek. Gan jau, ka būs vēl vien jāpasūt. Jā, nu, process notiek, iedomājies, būs bremzes savilkts, būs savilkta degviela, atliks vien ieliet degvielu. Ja motoru atradīs, uzreiz varēs pievienot degvielu pie motora. Bet, kad ieliks motoru, pēc tam vajadzēs tikai vadus savilkt, tad jau ielis benzīnu, tad varēs darbināt, mēģināt iedarbināt mašīnu. Stūris nav, es nekur neesmu redzējis, jums ir stūri. Nu, tur stūri speciāli. Vajadzēs stūri, OMP atkal. Nu, tur būs. Jā. OMP. Dārgs cirtiens. Tā divstara? Kaut kā, nē. Es nezinu, kāpēc visiem drifteriem patīk tā divstara stūri. Tāpēc, ka tas blušs stilā. Kāpēc? Blušs, nu okay, viņš aizsāka visu, man liekas. Nekas pēc kaut ko tur, es nezinu, tur baigi forši, kad divi stari tikai Citroenā jūties vai kas. Tev esiem arī bija. Polo. Varbūt ir forši, es godīgi neesmu braucis ar to divstaru stūri. Viņi izstāsta stulbi, manuprāt, es nezinu. Tas kaut kāds drifter fetišs, man liekas. Jā. Ne, okay. Mums bija jāizvēlās starp divām bākām labāko. Mēs dabūjām labāko bāku no divām bākām. Protams, ka tur ir tās nianses valdes pirms 10 gadiem vai 15 bija braucis viņa driftā. Tur no apakšas viņa ir apdauzīta un tādā garā. Un tad vēl ir tāda interesanta nianses. Mēs vēl joprojām neesam sapratuši, kas ir tas materiāls, kas tajā bākā ir izšķīdis. Bet tur ir kaut kas tāds oranžs. Jā, tikvērt minējums kaut vai tā kā pasties uz šitā te arī. Te ir riktīgs gold rush. Discovery Channel te būs labotās. Pasties, cik daudz nagetu.
Hell yeah. Jā. Nu, kaut kas ir degradējies. Vai Varbūt patīk, kāds, varbūt tas ir no paša Degvielas sūkņi, kad sastāv. tornis, pats filtrs, kā vēlreiz kaut ko ir sasūts, un tad tas viss ir izšķīts. Nu, whatever. Kroči, nu ir slikti, un... Mēs izņemam šito ārā. Nu jau ir labi. ir labāk, jā. Ja tu atceries, pirms nedēļas, pirmdienās viņa tīrīja, tur bija tā, Es atceros taļu braukt mājās, jo tu visu palika. Es tīrīju tev bāku un es norāvu bālo, kā tautā saka. Visi, kas ir soļķi lējuši no kānām, zina, ko nozīmē pafiltrēt pirms ielai. Kas brauc 8. gadā ar šito es domāju. atrabotku sapratīs. Nu, pasties, kā domā, cik grami te ir? Es jau tāds 3 vismaz esmu izlējis ārā. Valdi, ko mēs darām? Mēs liekam, Living the dream. Nu, no sērijas, jā, bet mēs kā izstās īso vai garo? Īso. Nu, reku mēs esam salikuši. Cik maksāja ķurņu par tos, man liekas, 30 eiro. Laikam, nu, bet tas jau par to, ka viņiem stokā ir. Reku mēs esam salikuši. Interkūleri. Greči, mēs gribējām likt, kur viņš palika. Es jau miskastē jau ir. Ne, viņš jādod atpakaļ. Bet, nu, greči, mēs gribējām likt vienu, bet beigās. Sapratām, ka vieglāk ir nopirkt jaunu, īstu interkūleri, nevis sāba pārtaisīt, kurš tāpat jāpārtaisa. Jā, nu, tad ir Robim dizainiskie kapleri visi, jā. Jā, nevis zili, bet melni, lai būtu. Un man ir sporta. Jā. Nu, lai redz, ka ir. Vai redz, ka ir sports īsti. Jā, arī šis ir. Mēs mēģinām saprast, kādu vajag sūkni. Standartā vienmēr, kad ieiet kaut kādā veikalā, tad ir uzreiz atšķirība. Viens un otrs, un atšķirība tikai 7 eiro, bet abi divi ir 255 litri. Tad meklēsim Viens varētu būt intanks, otrs varētu būt inlines. Tātad viņi ir vienādi, tikai 341 ir klusāks nekā 342. Mums vajag klusos. Vismaz man točni. Jā. Un varbūt Roberts vēlās šo sound insulātoru. Jā, es vēlos. To ņemsim tikai vienu, jā. Jā, nu jā. Jo zeltainajai mašīnai ir diezgan vienalga, cik skaļa viņa būs. Tā, nu mums laikam viss ir. Viss sanāks veiksmīgi. Jā, nu ko tas izdara? Jo šis ir priekšpēdējais valcējums, tas ir degvielas truba. Vēl tā būs ap Bratkoju pienākošais, var izvēlēties vēl. Bet Tā būs degvielas truba. tā būs degvielas truba. Nemēģināsim tur kaut kā definēt plūsmu un virzienu. Okay. Kaut kā tā degviela pienāks pie dzinēja, tas ir Kas jau ir labi. Mārcis atjauno bāku. free paint. Nu, Bet būs nice. Būs bišķi labāk nekā parāda, apstrīķēt. ko tur krāso. Mūsu sadarbība draudzīgā turpinās. Jā. Kas tur rakstīts? Tieši uz rūsas. Ja? Tieši iz rūs tas ir. Labākais, ko tu vari izlasīt. Jebkad. Tad, kad tev 2,5 TDS pielic tāpat saka. Jā, ir risinājums, ātrs risinājums Hammerit projektam. Varbūt pierādīsies, ka viņš tā kā tiešām nerūsē cauri. Redzēsim. Ir dažas detaļas, kuras nav nokrāsotas ar Hammeritas šīs mašīnas. Valdes neklausies, ja? Un ir dažas detaļas, kuras būs un ir nokrāsotas ar Hammerit. Tad mēs pēc gada varēsim pacelt augšā un salīdzināt. Jā. Ja es atcerēšos vienīgi, kur detaļa bija nokrāsot un kur nē. Lielākā daļa ir Hammerita. Kāds daži būs vienādi norūsējuši un daži nē. Tad... Jā, bet šī bāka ir, kā redzam, redzējusi visādi dzīvi. Vispār tā ir bāka no salīdzinoši vidēji leģendāras mašīnas, kas bija mans V813 2010. 11. gada sezonā. Bet, jā, tagad viņi būs refurbished, kā Vaisgrib garāži saka, rebuild. Tā ir, ja tu, piemēram, ar Nissan brauc, tu sašojies, tu sagriezies riņķī un atmuguriski iepis riepās. Ir precīzi noteikti šis, jā. Vai ne? Reku šīs visas švīkas ir no saskrūvētām riepām. Ja tas nav tā kā S14 laikam bāka ir kaut kur pa vidu. Jā. E36 viņi vispār nekad dzīvē nepārdozīs, jo viņi ir kaut kur vispār iekšā.
Jā. Šai mašīnai arī ir. Nissan viņa ir fucking aizmugurē, tur, kur vēl trakākā vietā nekā aizmugurēs bumpers. Jā. Bet, nu... Es parādīšu, kur viņi ir. Bāka ir šeit. Šeit, ja? Mašīnas aizmugure, te ir bumpers un te dzīvo bāka. Tieši. Jā, ir mašīnas, kurām tur ir rezerves ritenis, piemēram. Arī šeit, bet te viņi ir vēl zem rezerves riteņa. Vēl zem rezerves riteņa. Nē. Labi, ok, karoči ir īstais instruments rokās mums. Nu, tad, kad samitinot priekšu pa jaunu pieļauj kļūdas, tad ir divi varianti, kā to izlabot. Ātrais un lēnais variants. Šis ir ātrais variants. Nu, jā, viņš vienkārši daudz, ja viņš grib kaut ko daudzīt. Izstāst, viņš neizstāstājas. Nu, vispār jau varēja caur pēlīt. Jā, es aizmirsu, kur daudz. Var padalīt šitien vēl bišķi, bet es tā nesen nokrāsoju. Labi, nevajag. Nav būs pietiekami. Jā. Tā, jāuzliek apakaļ amīts. Jāsaliek bremzes kopā. Jāpievieno tās savāktās trubiņas klāt. Jā. Tur, kur arī fuel lines pienāk. Tur līdz būs bāku uzlikt. Kā, nu, viss notiek. Kaut dzirēs šeit, ka viss notiek manā galvā, bet kaut kā uz mašīnas vēl nenotiek. Nu, galvenais ir domāt pozitīvi un... Cik mums vēl dienas palikuši? 6? Līdz pirmdiena ir pēdējā diena. Nākamā pirmdiena. Valdam ir dzimšanas diena, tad mums būs jāpēc. Zos deadlines. Slapjie bandīti. Pēc Nissan detaļām. Bija otrais brauciens pēc Nissan detaļām. Lūk, tur ir pieskrūvēti. Noslēdzošo krasošanas reizi. Kāpēc es zināju?